Šonedēļ daudz dzīvokļu māju iedzīvotāji, kurus apkalpo Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums, saņēma rēķinu par komunālajiem pakalpojumiem decembra mēnesī un aptaujas anketu. Anketā iedzīvotājiem jāatbild uz jautājumu, vai viņi vēlas par sniegtajiem pakalpojumiem norēķināties ar Daugavpils siltumtīkliem, Daugavpils ūdens un uzņēmumu Clean Air, veicot tiešos maksājumus pakalpojuma sniedzējiem, kas paredzēts likumā, vai arī kā agrāk saņemt vienu rēķinu no Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības. Kas jāzina cilvēkam, lai varētu pieņemt pareizo lēmumu? Ja dzīvokļa īpašnieks vēlas veikt tiešos maksājumus pakalpojuma sniedzējiem, tad katru mēnesi viņam vajadzēs maksāt ne tikai par saņemtajiem pakalpojumiem, bet arī par ikmēneša rēķina sagatavošanu. Par Daugavpils siltumtīkla rēķina sagatavošanu klientiem būs jāmaksā 66 eiro centi, par Daugavpils ūdens rēķinu 3,28 eiro, bet par sadzīves atkrituma operatoru uzņēmuma Clean Air rēķinu 3,62 eiro. Veicot tiešos maksājumus pakalpojuma sniedzējiem, iedzīvotājiem pašiem vajadzēs pārņemt savas mājas apkalpošanu. Ja īpašnieks vēlas saglabāt iepriekšējo rēķinu sistēmu, tātad saņemt vienotu rēķinu no Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības, aptaujas anketā jāievēl krustiņš pretī vārdam pret. Ja līdz 30. janvārim dzīvokļa īpašnieks nenodos aptaujas anketu, tad šajā gadījumā tas būs uzskatīts kā atteikšanās veikt tiešos maksājumus pakalpojuma sniedzējiem. Papildus informāciju var saņemt Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmuma abonentu nodaļā vai zvanot pa tālruņiem 654 07284 vai 654 07286.